Labdien, Normunds Ozoliņš, šodien ir 34. dzīves stāsts. Un šodien es solīju tātad pastāstīt par to, kā viss beidzās draudzē Dieva ģimene. Tātad, praktiski jau viss beidzās. Es jau pagājušais to izstāstīju, tātad es saslimu, un līdz ar to es tur nebiju nevienam vajadzīgs vairāk. Man tur, Andrejs Kočkins domāja, ka es tur varbūt varētu kaut kādu tādu rehabilitācijas centru iedibināt, par cik man norvēģi draugi, viņi varētu tur dot naudu un tur atjaunot, bet, tas jau nebija Dieva plāns, tas bija viņu plāns. Atkal kaut kāds sautīgs, kā mēs varētu to Normundu izmantot un kaut kādu svētību noraut tur un tā. Tā jau mēs darbojamies, saprotiet, bet tad, kad tu esi saslims, viss tu vairs nevienam neesi vajadzīgs. Nav svētības, ko no tevs varētu noraut, viss, tev ir jādod, atdosim viņu Dievam. Mums vienalga, kas ar viņu tur notiek, un tā arī neviens bet es jau neapvainojos, es jau saprotu. Parastā cilvēcība, vai ne, sautīgā cilvēcība. Kristīgā sautīgā, jā. Ok, labi. Bet tas jau nebija viss vēl, tad es jau slimoju kādu laiku. Un tad jau tur bija 2 operācijas un tā, un tad es sēdēju pie datora, man nebija ko darīt, es tur Facebookā, un tur tāds mācītājs Bondarcovs. Un Dieva upes draudz Rīgā viņam. Un tur pēkšņi viņš ieliek tādu apsveikumu par ļoti daudz apsveikumu par laulībām. Denis Paškevičs un Jolanta Gulbe noslēguši laulību, un tur visi kristieši viņus sveic, un tur ziedi, un laba laimes vēlējumi, un tik brīnišķīgi, viss tik skaisti, viss tik kristīgi, viss tik forši, bez mazvai. Tā kā, cilvēki, maladežoni, tātad, jaunlaulātie, tikko satikušies, tik laimīgi, tur, pazvazvai, viss tur, un tie sveicē, viss tur mācītāji sveic, un tur draudzes vecais sveic, neviena kritiska, protams, vārda nav. Un saprotiet, tad man bija tā kā zibens no debesīm, vārds no Dieva. Es nebiju to gatavojies, bet redzi, kad Dievs tev dod vārdu, viņš nāk kā zibens, kā uguns. Ja? Un pēkšņi es atcerējos to vārdu, ko Jānis Kristītājs teica Herodam: tev neklājas dzīvot ar tavu brāļa sievu. Piedošana. Jā, tā bija brāļa sieva, jā. Tev neklājas ņemt tavu brāļa sievu. Jā, tā bija. Un es saprotu, ka Denis Paškevičs ir paņēmis savu brāļa sievu. Tas nav miesīgs brālis, tas ir brālis Kristu. Redz, viņi bija no vienas draudzes, no vienas Dieva ģimenes. Un viņi bija arī ģimenes draugi, ļoti tuvi draugi. Un ļoti tuvs draugs aprecēja atkal viņu, paņēma viņu sievu vienkārši un visu. Denis Paškevičs paņēma Macata sievu, Jolantu Gulbi. Jolanta Gulbi bija precējusies ar Macatu, slaveno mūziķi. Bet viņa ģimenes draugs Denis Paškevičs nocēla viņam to sievu, un aprecējās, paņēma viņu sievu. Un Dieva vārds saka, ka tev neklājas ņemt savu brāļa sievu. Bet tur bija tā laulība ir no Dieva. Tas bija tik svēti, Dievs jūs savienojas. Un es teicu, Dievs jūs nav savienojis. Tas nav Dievs, kas jūs savienoja. Jūs paši savienojāties. Pričom tur Dievs. Jūs vienmēr gribat savos grēkos ievilkt Dievu klāt. Tad tur gāja vaļā, tad es dabūju. Tad
mana mācītājs Bondarcovs teica, ja vēl vienreiz tu kaut ko uzrakstīsi tādu, bloķēšanu bez vārda runas. Man beigās arī tur nobloķēja. Un tad tur sāka man krist virsūjas. Kā tu drīksti tiesāt? Kas tu tāds esi? Jā, bet es jau rakstīju arī personīgi Jolantai Gulbai un Denisam Paškevičam. Es viņiem to personīgi uzrakstīju. Messengerī. Un es arī saņēmu atbildes. Denis vēl bija tāds daudz maz pieklājīgs. Viņš jau teica, tu jau nezini, tur Macatam arī jau bija ārlaulības sakari jau. Un tā, un viņš jau dzīvoja laulības pārkāpšanā. Un Jolants, jā, un mana sieva arī, viņš tur tā ieminējās. Tā kā mums jau nekas cits neatlika, kā aprecēties tagad. Mums jau tās laulības bija izjukušas iepriekšējās. De facto, de jure viņas vēl bija, bet, un viņš saka, un vispār es tev padošu tālāk savai sievai, Jolantai. Denis vēl bija tāds pieklājīgs, viņš tur tā, bet Jolanta, tur gāja vaļā, tur tas bija. Es nebrīnītos, ja viņi pasūtītu bļodā Jāņa Kristītāja galvu. Mierīgi, viņi varētu manu galvu pasūtīt bļodā un pēc tam ar adatām durstīt man mēli no dusmām. Apmēram tā. Tu nelieti! Kā tu iedrošinies jaukties citu cilvēku dzīvēs? Tu pats skaties uz sevi, nelieti! Tu tāds, šitāds. Viņi man tur tik iznīcinoši deva versoja. Un es viņiem jau neko, es teicu tā, redziet, Dāvids un Batseba. Tur tā, ja Dievs jums dod vēl iespēju, es tā teicu, atzīties savos grēkos, ka tā laulība nebija, Dievs jūs nav savienojis. Tā kā Dāvids atzinās savos grēkos, ka tā bija balstīta uz kārību, nevis uz Dievu. Un ja jūs spēsit to atzīt, izstāstīt visu patiesību, kā bija, tad Dievs ir gatavs legalizēt jūsu laulību. Līdzīgi kā Dievs legalizēja Dāvidu un Batsebas laulību, kad Dāvids izsūdzēja savus grēkus Dievu priekšā, un viņš atzinās savos grēkos, saprotiet? Ja nē, jūsu laulība ir nesvētīta, un tā nav legāla Dievu priekšā, jūs varat tur piesaistīt, mums Rodnijs Hovards Brauns svētīja, viņš teica, ka tā ir no Dieva. Manis pēc kaut eņģelis var nākt no debesīm un jūs svētīt. Ja kungs Dievs ir teicis, ka tā nav svētīta, tad tā nav svētīta. Jums var Romas pāvests jūs svētīt, saprotiet? Rodnijs Hovards Brauns, tur, es nezinu, Billijs Grēms, tur, es nezinu, kādas lielas vīrus var nosaukt, ja? Ja Dievs jūs nesvētīs, jūs nebūsiet svētīti. Nebūsiet. Un es redzēju, 400 pravieši teica, jūs uzvarēsiet, bet viens Miha teica, jūs zaudēsiet. Un kas tas tāds Miha, tur kaut kāds štruns, nekāds. Bet viss notika, kā Miha teica, jūs zaudēsiet. Nevis kā tie 400 teica, jūs uzvarēsiet. Un redzi, jūs zaudēsiet. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu laulība nav Dieva svētīta. Tā ir būvēta uz grēku. Nevis uz taisnību, bet uz grēku. Un tas viss, redziet, sākās tad, kad man vienreiz meita atbrauc no lidostas, viņa atlido no Īrijas, viņā lidostā nopirka žurnālu klubs. Tā vienkārši uzzināt, kas te Latvijā notiek un tā. Un viņa atbrauc man,
Čau, jā, tēti, paskaties, kā te jūsējie laiž. Viņa jau zina, kas ir Jolanta Gulbe un tā. Jūsējie, tātad kristieši. Un žurnālā klubs vidējā atvērumā parasti tur bija erotiskā fotosesija, ja? Plikas sievietes tādas. Tur nebija tāds atklāti intīms, kaut kas līdzīgs plēbojam. Bet, un es atvertu, iedomājieties, es tur ieraugu Jolantu Gulbi, pliku, aiz kontrabasa. Tur ir daudz bildes, kur tur nebija redzami viņas intīmās tieši zonas, jā. Un tās bija piesegts ar kontrabasu, bet pārējās viss bija redzams. Viņa bija plika fotosesijā, saprotiet, erotiskajā. Tā lūkšana vadītāja, tā, kas lūdza tur prayer line, jā, lūkšana līnijā pa cilvēkiem, kas sēdēja draudzē vienmēr pirmajā rindā, kas bija Andrejam Kočkinam tāda labā roka bezmaz vai, jā, tur draudzē. Draudzes līderi. Plika. Žurnālos. Plika. Un neviens nedrīkst to kritizēt. Tad tu tiesā, tu nedrīkst, tevi jāļauj man plikai bildēties, jāļauj ir. Un ja tu neļausi man plikai, tu esi tiesātājs, it kā Dievs tev liktu plikai bildēties. Un es nedrīkstu teikt, ka tas ir slikti. Paskaties, vai kāds no apustuļiem nav kapos otrādi apgriezies. Paskaties. Jā. Ja toreiz tā teikt, neticētu. Ka kristīgi līderi var pliki bildēties, un neviens nedrīkst neko sliktu par to teikt. Kur mēs dzīvojam kādos laikos? Jūs ko, idioti, vai? Hei! Un tad jau viņi tur sacēlās tāda ažetāža, kā tad tā? Viņi teica, man vīrs atļāva. Vīrs, ok. Un īstenībā, tā lieta smirda, skaidrs, ka nav ok, bet viņš saka, mēs ar vīri izrunājam, visur ok. Draudze ar viņu kaut kā, saproties, izlieda. Kaut kā viņi tur atmazgājās. Es nezinu kā, bet kaut kā. Šodien tādi laiki, saprotiet, visu drīkst. Viss iet cauri, saprotiet. Bet tas jau vēl nebija viss. Pēc tam bija nākošais. Žurnāls privātā dzīve uz pirmās lapas, kur paparaci Jolantu Gulbi noķēris bučojoties uz ielas ar Denišu Paskēviču. Un tad jau ar viņu vēl taisnojās. Un tad paparaci teica, ka viņi iegāja Jolantas dzīvoklī, un paparaci, tas fotogrāfs, tas ir čekojis tur, visu nakti sēdējis tur pie durvīm, un neviens no turienes nav iznācis. Jā, viņi tur visu nakti pavadīja. Ko viņi tur darīja, lūdzu Dievu, jā? Vai dzēju lasīja viens otram. Un tur bija tādi skūpsti. Un tad vēl viņi taisnojās, ka ko jūs tur dzelteno presi klausiet, ko jūs tur un tā. Jā, mums viss ir ok, tie ir mēli, un ko tu tur. Un tad vēl viņi teica, ka viņi nav vainīgi, ka viņi viss ir ok. Bet pēc kāda laika jau, viss atklājās, ka viņiem ir romāns, un kad viss viņu laulības iepriekšējās sabrukušas, un tagad viņi noslēgs jaunu laulību. Bet pagaidiet, bet kādu liecību jūs nodevāt pasaulē? Man jau tur radinieki teica, hei, Normund, ko tu tur, jūs tur baigi tur sakiet, ka mums ir no grēkiem tur jāatgriež, bet ko jūs paši dariet? Jūs redzēt, pasties, viņi man parāda privāto Jolanta Gulbi, slaveno kristieti un dziedātāju,
un tā, nu, ko te kāds jums tiesības mums pārmest pasaules grēciniekiem? Ja jūs paši starpā šīs lietas ir ok. Un redziet, kādu liecību mēs nododam pasauli. Un nekāds grēku nožēls, nekas pilnīgi. Pamēģini, tu tikai iebilst kaut ko pret to. Tu ko? Tu būsi pēdējais. Viņi tev pataisīs par pēdējo grēcinieku. Par pēdējo nelieti, tā kā Jolanta man. Tu nelietis, tu jaucies dzīvēs. Zini, kas dzīvēs jaucās? Zini, kāpēc drīkst jaukties šādās dzīvē? Tāpēc, ka Dievs jaucās tavā dzīvē. Dievs jaucās tavā dzīvē. Un tāpēc Dievs sūta kādu kā Nātanēlu pie Dāvida. Viņš sūtīja, viņš teica, Dāvid, Dievam nepatika tas, ko tu darīji ar Batsebu. Dievs sūta tādus kā Jāni Kristītāji, kurš saka Herodam, Dievam nepatīk tas, kā tu dzīvo ar savu brāļa sievu. Dievs dažreiz sūta tādus kā es, lai jauktos tavā dzīvē, tāpēc, ka Dievs jaucās tavā dzīvē un saka, Dievam tas nepatīk, kā tu dzīvo. Dievs ir dusmīgs Dievs, vai ne? Dievs ir dusmīgs, viņš soda par grēkiem, viņš soda. Un kā tas izpaužās? Tas izpaužās tā, ka Dieva upe, ko viņš ir devis Latvijā, šīs lietas dēļ izžūst. Draudze paliek atkal sausa. Pēc kāda laika es dzirdu, mans draugs Toms, kurš kalpoja pie mācītāja Bondarcova tajā upes draudzē, tā mācītāja, kurš man nobloķēja, tāpēc, ka es kritizēju Denis un Jolantas laulību. Viņš teica, bet mācītājam Bondarcovam cilvēki nav vairs, viņam ir maz cilvēku, viņam iet prom. Viņš vairs nevar pa telpām samaksāt, viņiem jāmaina telpas, viņiem naudas nav un tā tālāk. Viņš brūk kopā tā draudz. Nav. Pēc kāda laika es jautāju, kas pie Andrēja notiek. Andrējam arī cilvēki iet prom. Viss tur iet uz samazināšanos, nevis uz pieaugšanu. Saprotiet? Un kā, redziet, kas ir, Bībelē rakstīts tā, Caharijas 13. nodaļa, 1. pants, Dāvida namam un Jeruzalemes iedzīvotājiem kļūs atklāts un pieejams avots pret grēku un nešķīstību. Redzi, ja ir pieejams avots, dzīvais ūdens, ja ir pieejama Dieva upe, tad ir nolūks, lai tu būtu brīvs no grēka un nešķīstības. Bet ko es esmu redzējis? Es redzēju, ka cilvēki tajās upes draudzēs, visi tie cilvēki, par kuriem es iepriekš stāstīju, tā Jezabele, tas Norvēģa Ērzelis, un tur daudzi, visi Jānis Savickis mācītājs un daudzi citi, Bobs Peri un visi tajās draudzēs, ja saprotiet. Es esmu redzējis, ka tie cilvēki, kuri tur smējās, vārtās, un tur it kā ir tā Dieva upē, viņi nav atbrīvot no grēka. Nu, nav. Tur bija tā saldu, bija tāds viens vīrs, ja, kurš tur visu laiku tur hi un ha, un vārtās par to Dievu upi. Pēc tam viņš iet dzer, smēķē, ar sūdiem viņš nosmērēja, ja, durvis, ja, savai māsai vienai nosmērēja ar sūdiem, mēsliem reāliem, ja. Saprot, pēc tam viņš nodedzina mašīnu un nonāk psihiatriskajā pansionātā, saprotiet? Nu, bet visu laiku viņš bija Dieva upē. Kādā upē jūs esat? Jūs esat kloakā kaut kādā vai kaut kādā kanalizācijas noteka ūdeņos, ja? Bet kādā Dieva upē jūs esat? Ja tā jūs neattīri no grēka, jūs neesat Dieva upē. Jo Dievvārds saka, ka tas avots kļūst pieejams pret grēku un nešķīstību. Pret grēku un nešķīstību.
Un tad ir tas, ko Dieva vārds jau man teica iepriekš, ka kausētājs bija velti kausējis. Sārņi nebija ļāvušies sevi atšķirt. Tāpēc viņus sauc par bezvērtībā aizmestu sudrabu, jo tas kungs tos ir projām aizmetis. Jeremijas 6, 29, 30. Tātad kausētājs, tā kausēšana ir ar nolūku, lai attīrītu no tiem sārņiem, saproti? Lai cilvēks iegūtu jaunu, tīru dzīvi ar Dievu. Bet ja tie sārņi paliek, tad velti, visi velti, tas kungs saka. Un velti ir tas, ka es sūtīju Dievu upi, ja tā upe nav atbrīvojusi, nav attīrījusi tos cilvēkus no sārņiem. Un tāpēc es jums pasaku tā, ka tur ir tas iemesls, kāpēc Dieva upe Latvijā sāk iet uz izžūšanu. Uz leju viss sāk iet Dieva upes draudzēs. Dēļ šāda grēka, kad mācītāji redzi, kā ir rakstīts Jeremijas grāmata, ka priesteri atbalsta grēciniekus viņu darbībā. Viņi saka, tas ir Jolanta un Denis, tas ir baigi forši. Tur ir Dievs. Te jūs Dievu padarat pa meli, ka viņš atbalsta grēku. Dievs neatbalsta grēku. Dievs nav melis. Mana laulātais arī grēkoja, un tad tu arī vari grēkot, tad tu tāpat vari, ja viņš mauko, tad Dievs saka, mauko tu arī. Nē, jums vajadzēja izšķirties, un nevis caur gultu laulāties, ne, bet vispirms, Jēzus atļauj laulības šķiršanu dēļ laulības pārkāpšanas. Ir atļauta laulības šķiršana, bet nav atļauta maukošana. Ja tavs partners laulātais mauko, tad tas nenozīmē, ka tu drīkst maukot. Tu drīkst šķirties no viņa, tu drīkst. Bet pēc tam ir rakstīts, drīkst aprecēties, bet tikai iekš tā kunga, nevis iekš gultas, seksa, bet iekš tā kunga. Un tad iekš tā kunga var būt, ka pēc laulībām arī seks un gulta, saproti? Tā ir pareizi. Un nevis, ka tev paparaci noķer ar tavu mīļāko, ja ka tu vēl pastāv laulībā, un tev noķer ar tavu ģimenes draugu gultā, ja? Un ka tu saki, ka tas ir no Dieva. Tas nav no Dieva. Nekad tas nav bijis no Dieva. Nevajag mānīt cilvēkus un Dievu. Nemāni. Un negrēko. Tu grēko dubulti, saproti? Un visi tie mācītāji grēko dubulti. Un tāpēc visas tās jūsu Dieva upes jūs draudzēs ir izžūši. Un kamēr jūs neatgriezīsieties no šiem grēkiem, Dieva upe neatjaunosies. Tā arī būs tāda. Kaut kāds tur peļķie, nevis Dieva upe. Un tas ir tas, kā viss tā Dieva upes kustība Latvijā gāja uz leju, nevis uz augšu. Kad vienkārši lieta grēks visu samaitāja, izsusināja un iznīcināja. Grēks, parasts grēks. Nu, lūk, tāds stāsts par šo, ko es gribēju pastāstīt, kurā es arī esmu bijis iesaistīts. Un, protams, es teikšu vienalga, jūs mani varat te nosist, jā. Varat man nocirst galvu un atnest uz paplātes, jā. Pasodīt mani galvu. Bet es vienalga teikšu tā, jo es zinu, ka tas ir no Dieva, ko es saku. Jo Dievs neatzīst grēku un jūsu maucību, jā, uz kuras pamata jūs noslēdzat laulību, jaunu laulību. Tas ir tā. Labi, paldies, ka klausījāties. Nākošie stāsti būs jau tādi atsevišķi par dažādiem piedzīvojumiem, no kuriem mēs varam mācīties, ar kuriem es esmu bijis saskāries savā kristīgā praksē. Bet kas ir tādi pamācoši un uzrunājuši arī mācītājiem un kristiešiem šodien. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī visu labu.